Mēs esam radījuši pasaulē pirmo vācrgu vesti, no kuras mazāk atlic bumbiņu. Aha. To feature mēs esam nosaukuši par rebound control, ka tev nāk bumba, viņa tā kā mazliet iegrimta tajā materiālā. Un viņi zaudē ātrumu, un viņi sanāk krīt, un tev uzreiz var saķert viņu. Ka tev nav atlikušo bumbu, kas spētās vēlreiz uzsist pa viņu. Un tā vēsta, lai viņi divreiz degāk tajā tirgu, viņi ļoti iemīnot un pieprasīta. Tā lieta, ka tas materiāls, viņš ir, rekus paņēma tur tāds pāris paraudzīņas, atsevišķi arī citās krāsās, lai parādītu, kā tas izstās dzīvē. Viņš ir tā kā ciets, un mēs varam uztaisīt eksperimentu, ja mēs iziesim ārā, viņš paliks vispār ciets kā akmens. Savukārt, ja mēs viņu uzliksim uz radiatoru vai uzvilksim mugurā, viņš paliks mīkstāks un pieņems to ķermeņa formu. Ja mēs viņu tā paspiežam ar pirkstu, redziet, viņš iet iekšā un viņš nāk atpakaļ. Viņš atnāk uzreiz atpakaļ. Un otru eksperimentu, ko mēs tam izdarīt, es viņu varu paņemt un es viņu varu saņūcīt, varu viņu izdarīt visu, ko es vēlos. Konkurenti to nevar atļauties. Un, ja kāds var saplēst, Kambalu nevarēja. Es piedāvāju Kambalam viņu saplēst, viņš nevarēja. Viņš necentās pietiekoši, es nezinu, bet viņš arī īsi atnāk atpakaļ. Un tas ir tas pats, kas notiek principā uz ķermeņa, ka viņš tev visur, kur tu bori, visas tās kustībās, viņš visās padodas tev līdzi, visi viņš nāk atpakaļ. Un lejās viņš vienkārši atnāk vietā un visi viņam kārtībā. Viss sākās ar unikāliem BlainCR ceļasargiem. Man tagad viņi nav šodien līdzi, bet man bija pašam problēmas ar ceļiem. Un tad es 2 gadus nespēlēju, un tad es viņus tā kā apārstēju un sāku spēlēt. Un es sapratu, ka ceļasargi ir milzīga problēma vācragiem, un es sāku izmantot no hokeja spēlētāju, kas ir tāda liela plasmas, kas nav baigi ērti. Un tad es sāku studēt, teicu, ka es uztaisīšu savus ceļasargus. Un man bija ideja, es uztaisīju, atradu materiālus, un man baigi labi iepatikās viņu. Un es sāku jau treniņos viņus izmantot, bet spēlēs, tā kā jau vācragi ļoti maņicīs, es izmantoju tos vecos hokeju, un tad Latvijas čempionāta finālā, tajā laikā, 4-5 gadu atpakaļ, 5 gadu, es izdomāju, ka, paņemšu finālā, uzvilkšu tos savus paštaisītos. Es to finālu nospēlēju 0, kas Latvijas čempionātā pirmo reizi, nekad nav vienīgais gadījums, kad finālā kāds nospēlējis uz 0. Es sapratu, ka, ja ar saviem paštaisītiem ceļasargiem es nospēlēju uz 0, tā ir kaut kāda zīme, man jātīst. Un patiesībā vēl viena lieta, ko mēs atšķirsimies, mēs taisīsim speciāli sievietēm šo sargus, jo sievietēm tomēr visādāks ķermenis, un mēs sievietēm speciāli gatavosim piegriezni, lai viņām šie sargi būtu arī pieejami un ērti, jo tomēr vīrieši tas viņām nav tik ērti vilkt, un tad mēs izgatavosim speciāli šortus, bikses sieviešu piegrieznē, kas būs, man liekas, cik lielākā daļa brendu tam vispār nepievērš uzmanību.